Jānis Keits jau 40 gadus dzīvo un strādā Jelgavā, taču viņa dzimtās saknes meklējumus tagadējā Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Dērvainienes ciemā. Šobrīd Jānis strādā Jelgavas mūzikas koledžā par direktoru, ir Latvijas mūzikas mācību iestāžu vadītāju asociācijas priekšsēdētājs. Jānis pirms 2 gadiem pievērsies dzejas rakstīšanai. Šodien klajā nācis viņa pirmais dzejas krājums ar krustazīmi dvēselē. Krājumā skaistos un kodolīgos vārdos stāstīts par Jāņa bērnību, ticību, cilvēku dzīves gājumu un laiku, kas stāv tam visam pāri. Dzeja tiek rakstīta arī latgaliski, kas ir kā apliecinājums tam, ka dzejnieks lepojas ar savu piedrību Latgalei. Saule vēl brīžu viesījumās redzīs, bet piersti jau steigi ir mēlis gals vilst. Prots uz krieslēti maldātīs steidzās, apliek matrāju solbu kā zils. Tikai skaliņēts dibunu roda, lieņētā melnēcas lasvās nudī. Cenšos, kai mocādams viņīgi škodā, napalēc pagoni mani vīts. Broļs rats pilnu skaliņi nesam, mosa var skaudzēti viersā, ber noteiku leidza asņi pavisam, bet jīs mani pat nepazaver. Vajas vainieks, kas sajūg tik bīži, kur muta, kur mazais skaliņēts. Nu sazajīpšu tā cīši. Varbūt saulētā rītot bez pīvasīts. Tie abi divi smīdamīs palīgā steidzās, viņi naporstā mani apcilot, kur melnēcas, kā tavai mutai leidzāt. Būs jāī, kur piers, lai var nomazgot. To bērnību es cenšos zīmēt. Citi to dara ar rotu un krāsām, es to mēģinu ar vārdiem zīmēt. Dzejnieka dzejā caurvies filozofija ar humoru un dzīves gudrību, gan ieskatoties bērnības atmiņās, gan runājot par tagadnes laiku, tās notikumiem un cilvēkiem. Reiz senajos bērnības gados gadājās Kibelē. Tī pļovos, kur vucinī bodos, bija manēta vilkate. Tika palaista ziņa, lai mednīgs jaukstas vai vecs, un plintīs ganībam skrīnūt, lai stojās pie placa placs. Bet tradīcijas ir dzēvus, katrs mednīgs zina tos. Bez butelis dzēriņa sēvo medības nasanoks. Tai aizkalis molā īstoja, Jāna, nav vīnu, bet 3. Tad visi pamastim goja, viens otrs jau galīgi greizs. Pavisam dreiži kāds blīza, na reizi, a visas 3. Tad visi pišovēja dīdza, varbūt ka vēl jopaleidz. Siež Pīters sadrums uz salma, nu vilka pat smogus nav. Klausīs, kas tas par valnu, ko tu te najāgā šauli? Nas kodēļ man rodējās 2, pavisam sapjuku. Ir šovu pa vidam, lai abim jim reizē stropētu. Šie dzējuļi faktiski tie arī tie tādi patiesi stāsti no bērnības dzīves. Tur pamelos nekas nav. Un lai man piedod mans tēvs, kas tur no augšas varbūt to paklausies par tām medībām, viņš varbūt man krātāk tu pagāns, ko tu tur uzrakstīji. Bet ar to vilku tur bija tās lietas tādas. Nomedīja viņš vilku. Bija viņš viens no retiem medniekam, kas tur izdarījis. Tur vēl bija kādreizējā tā vietē avīzē, bija viņa fotografija, diemžēl tās avīzes nav, bet fotografija man ir, ka viņš ar visu trofeju ar to vilku ir. Bet pirms tā vilka bija tās vilku medības vienas, kad vīri labi bija paņēmuši sīvo, gāja medībās un to vilku nenotrāpiem. Nu, pa tiem 2 vilkiem tur bija tas, ka tādā laikā Gaiglavas vidusskolā bija direktors Pēteris Stalīdzens, es tādā laikā arī šeit mācījos. Un viņš pagāns pa tām vienām medībām, kad visi bija kārtīgi paņēmuši skrūtu un nekas nesanāca, bija uzrakstījis vietējā avīze feļetonu. Un tajā feļetonā bija tieši tas moments aprakstīts, un tieši Pēteris bija pieminēts, tāds var domāts mans tēvs uz to, un dara to, ka šāva pa vidu, lai trāpā bija. Pēc tam tev ilgi tanis gados te klīda tā anekdota pa medniekiem teica, nu ko tad tu neko, nu tu droši vien šāvi pa vidu visu. Un es to atcerējos vienkārši, un tā radās šis dzejolis.
Jānim vienmēr ir patīkami atgriezties savā dzimtenē. Šeit ir viņa mājas, tuvi un saprotami cilvēki. Grāmatas atklāšanas svētkos lasot dzeju, gan pašam autoram, gan klausītājiem nobira prieku un skumju asaras. Es nonācu pie tāda secinājuma, ka daudz kas mums pazūd. Mums pazūd vietvārdi, mums fiziski pazūd mājas, fiziski pazūd upes. Dažādas vietas. Un visvairāk tas man izsakās tieši latgaliski rakstītajā dzejā. Tiem, kas te ir dzimuši, un kad runāja tieši par to diervanīni, ja, un par latgaļu valodā, latgaliešu, tad mums daudziem bija acīs asaras, un tas viss atsauc atmiņā viņu bērnību, to ciemu, kur varbūt tagad jau daudzas tiešām tukšas mājas. Sila zvanim augstā kolnā zvanīšu, sausai smilgai ceļā mola pasaklanīšu. Sila zvanim augstā kolnā zvanīšu, sausai smilgai ceļā mola pasaklanīšu. Grāmatas nosaukums ar krusta zīmi dvēselē radies no dzejoļa par Aglonu. Uz krājuma vāka redzama Gaigalavas baznīca, kas tiek skatīta caur Aglonas bazilikas vārtu aili. Caur šo Aglonas logu mēs skatāmies pasaulē. Ja? Tas ir pirmajā daļā ieskats, teiksim, tā ir Gaigalava. Kas ir raksturīgākais Gaigalavai? Baznīca, protams. Tāpēc tā baznīca uz vāka ir. Un pēc tam nāk tas ieskats Latgalē caur Latgales māru. Tad nāk ieskats garīgajā pasaulē caur šo logu uz Aglonas skulptūrām. Tad nāk ieskats uz to sniegoto lauku, par to kaunu un klusumu, varbūt savu vainu, par ko es runāju, un trešais ieskats laikā, jā, tātad laiks aiziet tālumā. Atilgam pori, uz rītim, kad skrīt, noglostā bīko, vestīnumā turņus, svieteigu saņems, palāt galu brīt, noglostā bīko, vestīnumā turņus, svieteigu saņems, palāt galu brīt. Kur mīlestības nav, tur nenāk Dievs. Ir šķēršļi ceļā, trauksme vairojas un aug. Kur mīlestības nav, tur klusē Dievs. Vien mājiņa moka, runā rūgtums, sāpes māc. Kur mīlestības nav, tur dvēselē nav Dieva. Nav cita ceļa, viņa mīlestībai sirdi ļaut. Caur aizvainojumiem un zaudējumu sāpēm savām, tad mīlestība pati atvērs Dievam durvis tavas. Asāka noskaņas dzeja dzejniekam ir par tagadni, par to, kā mainās Latgale un cilvēki tai līdzi. Ne viss notiek tā, kā gribam un esam pelnījuši. Kad pavasarī logu vaļā vēršu, viss būs kā sanāk, tomēr savādāk. Es ieelpošu spekto dabas mirkli, kur saplūdis ir laiks un Latvija. Un tad es apjautīšu dziļi savī to sāpīt cauri ziemas spalgumam, un dvēselē man zaksies nemanāmi, kas līdzīgs kaunam, nesaprotamam. Un jautājums līdz šim vēl neuzdotais, kā īlens durs, kur mana vaina te? Varbūt par mazdūšību mani apsūdz šis klusums, paslēpies aiz palodzes. Kāda ir iespēja dzirdot šo te dzeju no cilvēka, kurš ir nācis no Gaigalavas? Es esmu dzirdējis, kustināts par dzeju. Nebiju lasījis, atklāti sakot. Labs izpildījums aktieru. Priekš tā, kurš īsti te iemīlējis dzīvi, ir brīnišķīgu datumu tik daudz. Nav rudens vēl, kad noskaiti līdz 60. Par trešo jaunību to citi sauc. Kaut gan jau matos ielavies sudrabs, vēl kaut kur dziļi dvēselē mīt prieks, jo liktenis ar nelokāmu stingrību vēl mani veidot grib nemierā liek. Kā dārs, kas ābeļ ziedos grimis, tā apgur mani sajūta. Kad drīkst vēl atļauties man acīm vaļā pasapņot un atkal ieraudzīt, kā uzaust rīts.
Īspaidi ir vispilgtokie, uztuvokie, kādi viņi var būt, jo sen es nebiju tik dziļi saviļņota kā es šodien. Jo biednība, jaunība, visi ir pagojuši šitajos tādos īspaidos, kādā ir uzrakstīta šitie dzēja. Viņš arī daudz raksta par to savā dzējā, kad par tām problēmām, kad jāizbrauc ir mūsu tautiešiem uz ārzemēm, tā jāsaka, kalpot varbūt svešām varām arī, varbūt arī mūsu vainojumi, tās jautājumi dažādi rodas, kas pie tā ir vainīgs, jā, līdz šim bijis. Varbūt, ka tiešām tagad nāks tie Latvijai labākie laiki, kad tiks atzīmes ekonomika un mums būs iespēja dzīvot un strādāt savā zemē. Kas viņus izdzina? Kas viņus izdzina ielās, kur vecerīgas bruģis kliedz pēc akmeņu kaļa cirļa, kam sitot nodalas 5? Kam lido akmeņa logos un mašīnu sirēnas kauts? Trapmuļķo to bāri pēc taisnības neprātā sauc. Kāds zina, kā maize ēdis, ar asti kājstarpēs mauc, un kā jau norodīts blēdis pēc kārtības atkal sauc. Vai vienreiz nepietiks baidīt ar pasaules krīzi, kas lien, un pamācībām, kā gaidīt to jostu, kas postu sienu? Kur zudis ir mūsu lepnums, vai sanais tikums jau pelts, ir izkusis gadu treknums, vien mātājs Latvijas zelts. Dzejnieka prāt, visa pamatvērtība ir cilvēks un izveidojusies saikne ar to. Gaiglavas pagasta iedzīvotāji Jānim ir savējie, tie, kuri viņu saprot. Te tāds vairāk atklāta cilvēki, kas nekautrēs no emocijām, kas netēlo no sevis kaut ko, kas prot pasmieties par sevi arī. Jānis par godu savām mājām, Gaiglavas pagastam un tagadējam Reizeknes novadam uzrakstījis dziesmu. Smeldzīgu vārdu šeit nav, ir vien humors un prieks. Viņa galā Stoļerova, ita meja Gaigalova, tumba, 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 jā, Rēzekņa bevideņā, tumba, 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 jā, Rēzekņa bevideņā. Tiku agrāk zili līni, visi lauki rakša pilni, tumba, 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 jā, mūzi dzemē dzeltona, tumba, 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 jā, mūzi dzemē dzeltona. Kur nav vaida saimīka, korklim aizaugsnājas vīta, tumba, 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 jā, apliek vīna kūkvilna, tumba, 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 jā, apliek vīna kūkvilna. Viņi meklē Britu solu, citi Terekovi smolu, tumba, 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 nā, mūna sāta Latgolā, tumba, 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 nā, mūna sāta Latgolā. Apliek kolnam ar likumu patu savu novadieņu, tumba, 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 jā, dzimta puse mīloka, tumba, 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 jā, dzimta puse mīloka. Ar krustazīmi dvēselē bija Jāņa Keidža pirmais dzejas krājums, taču ne pēdējais. Dzejnieks turpinās iesākto, savas dzejas klausītājs un lasītājs izvedāt pa Latgales cilvēku dzīves takām.